Nu, sveiki, sveiki. Kas te atkal? Henriks Raganu āmurs. Raganu āmurs, kā atceramies, tas bija tāds grāmata tā bija, kas domāta bija, kā notiesāt vai atpazīt raganas viduslaikos, ko darīja baznīca un arī, kā saka, laicīgie vadoņi, kas ar baznīcu bija saistīti, un tādā veidā daudz cilvēki tika patiesībā nevainīgi apvainoti, ne? Sievietes, kas varbūt ne jau tur tieši demonus piesauca vai kaut ko tādu, bet varbūt tur nodarbojās ar kaut kādu tēņu vārīšanu un palīdzēja cilvēkiem vēl kaut ko, beigās sanās, ka viņas ir raganas. Bet, nu, varbūt ne par to šodien es gribēju parunāt. Godīgi sakot, šie gadi, kas ir pagājuši jau kopš es taisīju savajos video, es biju domājis, vai nu vajag viņus taisīt vai nevajag. Nu, godīgi sakot, nezinu. Varbūt uztaisīt. Naudas nekādas no tā man labuma nav. Kādam varbūt interesanti paklausīties, tad var ierakstīt komentāros un pateikt, ka bija interesanti. Vienkārši manas pārdomas. Šo gadu laikā, kas bija, kopš es taisīju savajos video, es dzirdēju visāda veida komentārus. Daži labi, bet pārsvarā cilvēki bija sašutuši, ka es tāda veida rakstura video taisu, ka man vajadzētu tur klusēt un labāk neko neteikt un tā tālāk. Un es saprotu to viedokli, ka tas varētu cilvēkiem nepatikt. Man prasīja, mēs ar tevi parunāsim individuāli, nezinu, ko, kā saka, tā mācītāji, jā. Un, teiksim, bet, kas interesanti, patiesībā jau tā visa teoloģija un mācīšana no baznīcas, viņa nekur jau nav pazudus, viņa joprojām turpat ir, viņa visu laiku tiek sludināta un stāstīts, kā jādzīvo dzīvi, kā tur un tā tālāk. Man liekas, ka ir vērts uzdot jautājumus, kaut gan pašos, kas saka, mācībās, mācītāji arī saka, jā, uzdodiet jautājumus, un tas ir tas, ko es mēģinu darīt. Vai vajag? Patiesībā es esmu sapratis, ka ticīgu cilvēku, kas ir ļoti ticīgi, viņi nevar pārliecināt. Tur jābūt, neiet runa vairāk par to, ka racionāli argumenti pārliecinātu ticīgo. Man liekas, ka nē. Iesaistītas ir dziļas emocijas, dziļas, nevajag apvainot, bet dziļas bailes, eksistenciālas bailes cilvēkam par to, kas būs, kas ir viņu, cilvēks mirstīgs un tā tālāk. Un viņš uzreiz automātiski, kad redzot sava veida atrisinājumu reliģijā, ļoti pieķerās pie tā, un sevišķi no bērna kājas. Tāpēc skaidrot racionāli, te kaut kas Bībelē nav pateikts pareizi, vai tur kaut kas nav pateikts pareizi, vai Bībelē tā nesaka, tas kaut kā neloģiski un tā tālāk. Viņš darbojās tā lieta, bet līdz zināmai robežai es pārliecināts esmu. Tāpēc, ka, man ir taču ļoti daudz pazīstamu ticīgu cilvēku, ko dienās, kā saka, biju ticies, un tagad es mazāk, bet agrāk runājos un tā tālāk. Cilvēkam viņam ir šausmīgi nepieciešams tāda vide, kur viņš justos droši, kur viņam bērni justos droši, tā kā runā par labu, par mīlestību un tādām lietām. Bet tas saistās ar to, ka tam ir jābūt patiesībai. Tam jau tā problēma ir. Es saprotu, kad labi tur būtu un tā tālāk, bet ja tu līdz vienā brīdī saproti, ka tas viss balstīts, tā kā Bībelē saka, uzbūvēts uz smiltīm, uzbūvēt mājiņu, tad ar laiku viņa sabruks. Tāpēc jau bieži vien baznīcā arī, kā saka, lai neuzdot jautājumus, nelasīt grāmatas, neskatīties kaut kādas tur
raidījumu uzlabot tikai un vienīgi to. Tāpēc sava veida aizstāvēšanās es neko negribu citu zināt, neko interesēties, man tāpat labi tajā vidē, kas ir. Un tas ir veids, kā dzīvot, jā. Jūs pilnīgi to varat darīt, absolūti varat darīt jebkurš, manuprāt. Kaut gan es savā veidā tomēr varbūt kādus vēl video taisīšu. Tikai tāpēc, tāpēc, ka es varu. Kāpēc gan ne? Man patīk skatīties par tām lietām, padomāt un ne jau tikai tāpēc, ka vienkārši kādam iegriezt vai kā, bet tāpēc, ka tās ir svarīgas lietas. Nu, ja nebūtu svarīgs cilvēks, jau arī par viņam nerunātu, teiksim, kāds, ja? Un it sevišķi, ja drusciņies šo to pārzina par tām lietām, tāpēc arī, kā saka, es varu izteikties, ne? Bet jā, ja tu jūties, kā saka, ka tev šausmīgi tas svarīgi, tā ticība, tu vari neskatīties tos absolūti, tas ir pilnīgi tavā ziņā. Tikai viens lūgums būtu, ja tu gribi, kā tava ticība attīstītos, kad teiksim tavs virziens, tad ir jābūt vidē, kur tā varētu attīstīties, ja brīvības, reliģiskajai brīvībai jābūt ir. Ja nav reliģiskās brīvības, tad tu nevar attīstīties. Tas nozīmē, ka valstī ir jānodrošina vide, kur visi veida kaut kā izteikt, kā saka, pārliecības var eksistēt, bet neuzspiežot savu pārsvaru. Jo tikko viena paņem pārsvaru, vai tur musulmaņi pēkšņi parlamentā, un tad viņi sāks, kā saka, savus likumus ieviest, vai kristieši saka, visur tagad liksim krustus uz skolām un tā tālāk, vēl kaut ko. Tad tas attiecīgi to otru nospiež nost, kā saka, ja tā vide būtu tāda, kad katrs varētu, tas ir, manuprāt, līdz galam tas nav arī nevarētu īstenot, tāpēc, ka, ja tu esi dziļi pārliecināts, tu savus bērnus mācīsi būt par kristieti vai par musulmani, un attiecīgi tu balsosi par tiem, kas ir par musulmaņiem, un beigās mums būtu parlaments musulmaņi vai kristieši un tā tālāk. Tāpēc ideāli būtu, ja būtu tāda vide, kur visi varētu savu personīgo pārliecību kultivēt, bet vienlaicīgi, lai tā personīgā nepāriet uz pārēju. Tāpēc neuzspiest uz pārējiem, kā saka, lai arī varētu pārēji. Ar to pašu tu garantē, ka tu vari, kā saka, piekopt savu pārliecību. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, kaut vai no tā paša viedokļa skatoties, ir svarīgi parādīt, kad ir ļoti grūti apgalvot, ka tavējā patiesība ir vienīgā, ka tur nav kļūdu. Ja mēs kaut vai ar šitiem video var parādīt, ka jums tomēr ir problēmas un ka jūs nevarat galvot, ka jums ir pilnīga patiesība, tad tā jau pietiktu, ne? Vai tas ir par kristietību, vai par musulmaņiem, vai vienalga par kādu citu, kas mēģina kaut kādā veidā, teiksim, labi jūs, kā saka, dzīvojat, bet mēģina dominēt pār citiem, ja? Tad jau uzrādot, ka jums nav tas, un, kā saka, tiešām 100% patiesība, tad attiecīgi jums būs grūtāk arī, kā saka, domu gājienam pāriet pāri un piespiest pārējās citas, ne? Tāpēc mēs turpmāk skatīsimies, un es kaut ko analizēšu, kaut kādas, varbūt, video, tikai tam dēļ, kad, lai cilvēkiem būtu plašāks skats. Manas domas nav nekādā veidā, teiksim, kaut kādas unikālas. Angļu valodā absolūti var atrast vēl labāku un profesionālāku informāciju, nekā es tur runāju. Vienkārši varbūt tam, kam interesanti paklausīties kaut ko latviski, un tādā nepiespiestā, kā saka, scenārijā, tad mēs varēsim to turpināt un runāt, ne? Dažus video es taisīju šeit ar to, kā saka, mākslīgā intelekta palīdzību, te tur daži video. Interesants video, iesaku paskatīties par to, vai Dievs ir mīlestība. Ļoti interesanti. Es tur savācu materiālus, kas parāda Dieva pretstatu, kas saka, kā viņš sevi parāda caur Bībeli, ka viņš
tas, kas rakstīts korintiešos, ka Dieva mīlestība tur aprakstīta no vislabākās puses, ka tas neatbilst tā kā Bībelē ir. Diemžēl ne. Un ar to pašu jau sākās jautājumi, kāpēc tas ir, ja Dievs nevar pateikt, ka viņš ir mīlestība, kamā tā lieta ir. Tāpēc šo to mēs izskatīsim, ja, un kam interesanti, lūdzu, kā saka, varat ieteikt manu kanālu citiem vai kā. Bet būtīgi, man nav tas būtiski, man, ka tur būtu man baigi daudz piekritēju vai kaut ko es tur klausītāju. Ja kādam interesē, kādam dažiem cilvēkiem paklausīties, tad jau arī labi būs. Katrā ziņā skatāties un nezinu, kāda es izdomāšu to turpmāko, kā saka, veidu, kā es kaut ko runāšu, vai es taisīšu tā mākslīgā intelekta palīdzību kādas video, vai vienkārši tāpat parunāt kamerā, kā saka. Bet, redzēs, katrā ziņā mēs izdarīs tā, ka iztirzās vēl dažus jautājumus, bet viņi atkārtojās. Ja? Viņi tie jautājumi ir atkārtojās nemitīgi. Ja? Un tāpat kā no kancelēm, kad runā par tiem jautājumiem, kas ir svarīgākie baznīcā un teologijā, viņi atkārtojās, bet tāpēc, ka viņi atkārtojas, mēs arī varbūt viņus kārtējo reizi izskatīsim un paskatīsimies, kas tur ir tāds. Arī mūsdienu, kā saka, situācijas pasaules fonā arī varēsim paskatīties. Tāpēc turpināt skatīties un, ja interesanti, ja, visu labu.